Šis ir oficiāli lielākais promo no Ozoli. Hey man, go fuck you. Es esmu Eda Vārdi un pašlaik es atrodos skaistā vietā. Un es šodien jums prezentēju savu pirmo singlu no albuma izlaušanās, kas būs 5. aprīlī, kurš būs pieejams gan internetā, gan streetshopā. Šajā pirmajā video es parādīšu video materiālu, kas tika uzfilmēts hip-hop zaptes ietvaros. Es biju ciemos pie AG un Skuteļa. Es parunāju ar pāris cilvēkiem, ar pāris izpildītājiem. Pajautāju, kas priekš viņiem ir izlaušanās, kā arī pajautāju, kāpēc viņiem būtu interesanti noklausīties Eda Vārda jauno relīzi. Tā kā skatāmies. Es izlauzos no pagalma, no pagraba, no cilvēkiem, kas netic. Salīdzināsim pirmais ar Maiku Skofildu izlaušanos. Vajag plānu, kā attīstīties. Ja runājam par šo te vārdu, ko izlaušanās īsti nozīmē, pats vārds jau daudz ko pasaka, manā skatījumā šis vārds varētu būt saistošs tiem, kas negrib tādā klasiskā rutīnā, teiksim, tā dzīvot un grib mazliet kaut kā savādāk veidot gan pasauli, gan arī savu privāto dzīvi. Es izlaužos no ikdienas, no darba, no skolas, un man tas nākas grūti, lai darītu to, kas mums patīk, lai radītu šo unikālo mūziku. Mehānismi, kuros mēs dzīvojam šeit pasaulē, viņi ir iedarbināti un viņi diezgan konkrēti strādā un neviens nav ieinteresēts, lai viņi izmainītos. Visiem ir vajadzīgs cilvēks, kas 9 no rīta ceļās un 8 vakarā beidz darbu. Ja tu esi gatavs iet uz mērķi, sanāk tā, ka vienmēr atradīsies kaut kas tev pavelk līdzi. Un kad es atrodu to laiku, tad es izlaužos, bet es līdz galam vēl neesmu izlauzies. Man vēl daudz, kas priekšā. Vārds izlaušanās varētu būt, teiksim tā, cilvēkam saistoši, kas mazliet savādāk savu dzīvi grib, teiksim tā, dzīvot un pavadīt. Čau visiem, man sauc Matijs Elms. Es basketbola freestylers, labākais Latvijā. Eda Vārdu, izdzirošo vārdu, man ienāk prātā daudz atskaņas, trakas atskaņas, daudz labas fiškas, dziesmas, kurās ir jāieklausās dziļāk, un es varu klausīties viņas 10, 20 reizes, un varbūt pēc tam tikai sadzirdēt to īsto message, kas tur ir pasniegts. Tāpēc, ka Eda Mata ir traks čoks, viņš rauj nost jumtu, visas tās metafors, punchline, un kā viņš to visu pasniedz. Traks stuffs, viņam vienmēr bijis traks stuffs, un es ticu, ka būs vēl trakāks. Klausos LV hip-hop, un mani priecē viena kopīga lieta. Visu laiku ir novērojama izaugsme. Un tieši šajā aspektā es gribu redzēt, kāda izaugsme ir Eda Vārdiem ar viņa jauno relīzi. Man tas būs ļoti interesanti. Eda Vārdi ir arī viens no tiem, kas diezgan daudz izmanto savā, teiksim, lirikā un savos tekstos punchlines. Un man liekas, ka tas arī varētu būt interesants. Gribētos kādu interesantu salīdzinājumu dzirdēt, gribētos kādu interesantu teikumu dzirdēt. Jo, ja paklausās, par ko runā citi, Eda Vārdi vienmēr. Viņš pateiks to, ko citi nepateiks. Pagājušie albumi arī bijuši labi, bet cerēsim, ka viņš vēl ir pakāps to soli augstāk un izveidojis kaut ko unikālu. Es pats nosaucu albumu par izlaušanos, tāpēc, ka albumā es centos nedaudz izlausties no tā, kā es rakstu dziesmas, ko es pasaku dziesmās. Viena lieta, ko es ņēmu vērā rakstot šīs dziesmas, ir tāda, ka tam, ko es pasaku, tas ietekmē visvairāk mani. Ka tas ietekmē gan tevi, klausītāji, bet lielā mērā tas ietekmē mani. Un tāpēc centos pateikt kaut ko tādu, kas mani ietekmēs pozitīvi, nevis negatīvi. Jūs jau zinat, PKI, tā mēs to darām. Nedaudz ignorants, nedaudz kaut kā cita. Un es domāju, ka tas būs ļoti labs materiāls, labs uzmundrinošs materiāls. Par singlu nosaukums ir Mēs, un dziesma būtībā ir par parastiem cilvēkiem, par mani un tevi. Dziesma ir par to, caur ko ir izgājuši daudz cilvēku, esot šajā kultūrā, neesot šajā kultūrā vienkārši augot, par kuru bieži paslīd tāda frāze, viņš jau nekur netiks. Tas bieži par daudziem cilvēkiem paslīd, un daudz no tiem cilvēkiem tiek tālāk, atrod savu vietu uz zemes. Un dziesmā ar nelielu humoru es mēģināju parādīt, uzburt tās ainas, caur kurām mēs izejam augot, kad mums pasaka, ka viņam ir tīņa maksimālisms, tu jau neko nerubīji. Bet galu galā mēs arī varam sasniegt mērķis, mūsos arī ir potenciāls un mēs daudz ko varam izdarīt. Dziesma būtībā ir par to.